Krauzers komandas. Mēs spēle sākosies, beigās. Petersons. Gandrīz iemet savos vārtos. Vakar savās mājās Liepājas kuršiem un līdz ar to nonāca pēdējā vietā, bet ir pirmais vārtu guvums. Pārsvaldē Bumeņus Kratāns un izspēle līdz vārtiem. Un tagad Deģinam būs piespēle un Edijs. Gājiem Nagliņiem, pēdējā laikā arī Jānis Boroduška ir bijis sekmīgs. Spēlēt iesākumā. Tagad Kirmuška laba pozīcija metiens. Namļinskis. Pavirši mainās ādaži. Nepaspēja. Tomēr Valters to izmantot. Tagad Petersons paķer bumbu centrā. 1-1 pret Kalnieti. Un kā nāks neizdodas. Palecās, kas būtu noteikuma pārkāpums. Tiešām ļauj spēlē turpināties. Kārtmans traucē uzbrukumu iesākumu. Dilbergu, Vīmanis, negaidīts metiens. Sems arī tomēr lēnām krītas, un tagad Vīmanis. Tīri. Atņem bumbu. Deģins, Kleistrauls. Nīks Nagliņš 1-3 un pārkāpums Ričardam. 3-3 pret uzbrukums, viņam šeit nomierina spēli, pietur bumbu, 9 sekundes. Vēl pusminūte vairākums sāc komandai. Bet gan noteikumu robežās. Iespējams tagad Briedis nosaukt bumbu, kas bija adresēta Boroduškam. Orlovs met garām vārtiem. Vairākuma izskaņā labas epizodes sāc komandai jāmet iekšā Boroduškam. Bet Namļinskis uzsāk otro trešdaļu. Florbola virslīgas spēlē pēc 20 spēlētām minūtēm 2-0. Dilbergs mēģina sāsināt situāciju, tas nesnāk Osīts. Tieši metiens kāds ir bijis rezultīvs. Šodien viņam 0, tāpat kā visai komandai. Salva Tēnoks, 1-5. Orlovs tur pieslēg. Kas par šāvienu Markus Januševskis. Cekarevs atbrīvojās koridors. Boroduškas metienu. Tēnoks bumbu tā nonāk pēc Boroduškas. Kalnietis, tas varētu būt bīstami. Daudz florbolistiem patīk. Vēlreiz Vīmanim neveiksmīgi pirmā piespēle un šoreiz viesi par to soda. Bīstama epizode, Bumiņi pie Doniņa. Un šeit noraidījums. Cerams, kā ar Nagliņu viss kārtībā. Kamēr Miks Nagliņš uz gūti vārti. Un tagad būs vēl 2 minūtes Ralfam Sirmelim. Labs pavērsiens iespējams ādašiem. Tēnok izpildījumā manā skatījumā. Vārtis mēt, bet iemet kājās Laugalim un no gaisa. Davidam Osītim, bet Namļinskis arī šoreiz ir nepārspējams. Vēl minūte. Nemazākā minūte. 25 sekundes vairākums un no bumbu. Jansons 1-1 pret Nagliņu. Apspēlē Nagliņu, bet ir spiests novirzīties uz labu. Ļoti laba ātra pāreja, divos pieskārienos vienojās
Jelgavas komandai. Un kas par momentu, kurš noslauks nepārspēj. Saka 4 minūtes. Tagad jau pašiem jāstrādā aizsardzībā metiens vārtu pārliknis pēc Degina metiena. Karos. Malajā pozīcijā maina malas un kas par šāvienu. Januševskis 2-1 pārēja un metiens atkal jau praktiski tukšos vārtos nepazaudējās. Visi 4 Ķekavas spēlētāji tikai ir labāk. Vārtus zaudējums varēja arī nebūt. Un otrajā periodā, it sevišķi tā otrā daļā, vai aizskries ķeirēts. Tomēr Salatēnoks izsibomba tomā mūsu mirkli, bet tiešām tikai uz mirkli. Vēl viena kļūda un atkal ātrs pretizbrukums un atkal metiens tukšos vārtos. Jansons. Cekerovs pārķer Jansonu piespēli, bet Ķekava uzreiz ir atpakaļ aizsardzībā. Cekerova metiens Namļinskis tiek ar šo metienu galvu vēl vien. Laikā esam pieraduši ļoti spraigas cīņas. Florbola līgas regulārajās sezonās, skatoties turnīra tabulā. Šajā sezonā pozitīvais ir tas, ka pēdējai vieta regulārā sezona nav pat vēl pusē. Ķeirāns labi pozīcijas, protams, paspēja atgriezties aizsardzībā. Šeit noraidījums Uklāvam Jansonam. Orlovs individuāli izkārto savu metienu un ar ķīveri. Strīdis izspēlē bumbu iegūst Ķekava un soda metiens. Prasņo šajā sezonā viņam vārti nav. Līdz šim viņam vispār virslīgā viens precīzs metiens pārstāvot Liepājas Kuršus. Mēs spēj dubultot savu karjeras gūto vārtu rādītāju un ar Pinta palīdzību un nomānu. Rainers Grīslīgs. Tātad tur ir krietni mazāk spēlējuši šajā cīņā. Izkrītot no virslīgas ir izkrituši vispār no Latvijas čempionāta apretes. Vācām 31,5% realizācija. Nosīs pārķer bumbu un Salatēnoks 1-1. Atgriežās aizsardzība. Kas nesanāk, mainiekiem mazākumā to viesprātīga spēle. Petersons debijas spēlē. Vārtus negūst, bet labākais rādītājs jau ir Florbola līgā, un šodien viņš ir ļoti tuvu tam, lai šo rādītāju vēl jo vairāk uzlabotu. 8-1. Ķekavā, 4. Noraidījums. Šeit kur pazuda noraidījums Raineram Grīslītim. Tur Pūs un Jansons. Tur strīd bumbu. Jansons un izspēles ir 10-1. Ja pārāk daudz brīvo laukumā dot Klāvam Jansonam. Izlīdzinājās. Smaga sagrāve. Deginam apkristiem Orlovu, bet Kalnietis
pie Doniņa. Viņš tikai aizsūtījis pāri laukuma apmalei. Viņā ar Grīslīti. Nāgliņa meties Namļinskis. Un viņš spēl uz tukšiem vārtiem. Vēl viena piespēle. Uz tam metīs. Nāgliņš. Nepārspēja arī šoreiz viņš Kirilu Namļinski. Eriņš un nomāna. Garsoniņš tomēr neļauj. Tam meties garām viņš Smirnovam. Tomēr izspraucās. Bīstama epizode Doniņš. Tad no šī cīņa beigusies, tad jāsarēj vēl var